Man sauc Emīls, strādājis Upanorā jau 3 gadus, bet ar ūdeni un caurulēm es saistīts visu savu mūžu. Jo māja ir būve, ir ēka, ja, un viņi sāk būt dzīve tikai tad, kad mums tur ir ūdens un ir siltums. Tā kā, es vienmēr uzskatīju, ka mans darbs ir tieši šie cauruļvadi, asinsvadi mājas. Un tad, kad man teica, Emīl, te būs jārunā par heat interface unitiem, jeb par individuāliem siltummezgliem, kas ir risinājums, lielisks risinājums ūdens apgādes sistēmām un tieši ūdens kvalitātei, tad svarīgi lieta, sākt stāstīt par to, ir tā kā sākt lasīt grāmatu no vidus, jo mums Latvijā ir diezgan skumja tā situācija būvēs ar ūdens apgādes sistēmām, ar to, kā mēs viņus uzturam dzīves, kāds ir to cauruļvadu stāvoklis, kāds ir apsaimniekotāju zināšanas par ēkām un par tiem pamatnosacījumiem, kā vispār ar ūdeni būtu jāizturās. Ja? Izraut kaut kādu no vidus stāstu, tas tāds muļķīgi bišķiņi. Tāpēc pastāstīšu bišķiņi par ūdeni. Tas ir tāds interesants elements, no kā mēs visi esam radušies, un viņš ir visu laiku dzīvs. Un arī mūsu cauruļvados ir ļoti dzīves ūdens, ar ko ir jārēķinās, un ne visa dzīvība ir laba. Un šajā sakarā es gribētu ieiet un parunāt bišķiņu par leģionēlozi vai par baktērijām, kas dzīvo mūsu ūdens apgādes sistēmās. Ja? Tas nav no prezentācijas, tas ir no slimību profilakses un kontrolas centra statistika. Par slimībām un par mirstību. It kā nav daudz, bet man šķiet, ka kā cauruļvadu jomā mums ir kaut kāda atbildība par to, kā mēs eksploatējam ūdeni un kādu mēs viņu piegādājam līdz cilvēkam. Tāpēc tas tāds, visu laiku man licies svarīga tēma. Ja, un, ja mēs paskatāmies statistiku Latvijā, ja, tad kopējais gadījumu skaits nemainās praktiski. Mēs it kā tagad zinām, ka mums ir tāda problēma. Vācijā, protams, un visā Eiropā par to runā daudz vairāk un daudz lielāku uzmanību tiek pievērsta, bet pie mums Latvijā tikai runā, bet nekas nemainās. Tā. Un, tas, manuprāt, ir tāds bišķiņu novārtā atstāts jautājums, par ko vajadzētu vairāk runāt. Te var redzēt gan pa Latviju pats, katrs var iet apskatīties, ja gadījumā interesi ir, pa laikiem, kad notiek šīs te slimību uzliesmojumi. Man savā darbā nākās braukāt ļoti daudz pa objektiem, kur es nevaru stāstīt visur, kur es esmu bijis un ko es esmu redzējis, bet ļoti, ļoti bieži ir situācijas, kuras ir nepieņemamas, kurām principā nedrīkstētu būt. Ja, teiksim, lielā skolā apsaimniekotājiem nav ne mazākās, mēs ejam siltummezglā, skatāmies, kāda ir ūdens karstā un recirkulācijas temperatūras, un apsaimniekotāji pārstāvjam cilvēkam, kas apsaimnieko šo objektu, viņam nav ne mazākās nojausmas, cik ir jābūt ūdens temperatūrai. Ja? Tā kā tas būtu, ja man ir 20 minūtes jāstāst par interface unitiem, vienīgais, ko es jums varu pastāstīt par būvēm Latvijā, nevajadzētu būvēt ūdens apgādes sistēmas, kuras ir savienotas ar ugunsdzēsību. Ja tādas ir, tad viņas ir jāanulē, jāuztais 2 atsevišķas sistēmas. Tas būtu numur 1, jo ļoti bieži arī medicīnas iestādēs ir šī problēma. Tās ēkas ir būvētas sen, un sistēmas ir joprojām savienotas. Mēs kaut ko mēģinām darīt, bet ir ugunsdzēsības sistēma, kuru mēs nevaram amputēt. Un bieži rodās situācija, ka pārtaisa tā, kā jau bija, un būvē nepareizi. Ja? Tāpēc es ceru, ka pāris lietas, kas jāpaņem līdz no šīs te manis teiktā, ir, tā, kad, ja jūs būvējat, tad apzināties, ko jūs darat. Ja, un ja mēs skatīsimies par cauruļvadiem vispār, tad šobrīd ir 50% no ņemtiem paraugiem ir atrodama leģionēlas baktērija. Mēs šaujam par Rīgu vienalga kur, un pusē no objektiem, vismaz pusē, tas vēl ir objektīvi, ja? Vai tiksim tā optimistiski skatoties, bet tad, kad Tehniskā universitāte taisīja, tad bija 63%. Es domāju, ka tā situācija arvien pasliktināsies, sevišķi tagad, kad enerģija maksā dārgi. Es domāju, ka svarīgi būtu pievērst šādām lietām uzmanību, pievērst elementārām lietām, kad ūdens karstais ir kā minimums 55 grādi un augstais ūdens nesasilst virs šiem te 25 grādiem. Ja, un ūdenim ik 7 dienas būtu jānomainās cauruļvados, tāpēc
Nav pieļaujams sistēmas, kur ir kaut kādas daļas, kuras nekustās. Ja? Tas ir galvenais iemesls, kas ietekmē šo te baktēriju augšanu un ūdens kvalitāti. Ja? Ja mēs šo pašu glāzi vienkārši piepildītu ar ūdeni, aizvērtu ciet, pēc 7 dienām šo ūdeni vairs nevajadzētu lietot. Un tas mums ir skaidrs, ka ja stāv nedēļu ūdens glāzē, tad mēs viņu diez vai tā ņemsim un dzersim. Ūdensvadā ļoti bieži ugunsdzēsības sistēmās ūdens stāv mēnešiem un vēl ilgāk. Ja? Un ja viņš ir sacilpots ar dzeramu ūdeni, tad tās problēmas ir tādas fundamentālas. Tāpēc, ka ja liela slimnīca nevar tikt galā ar baktēriju radījumiem un neko nevar izdarīt, tad vismaz jaunos objektus būvēt kaut kā tā. Tātad pamatnosacījums – karstais ūdens karsts, augstais ūdens augsts, atbilstoši izvietot cauruļvadus, ja var tā, lai karstais nesasilda augsto. Un tas būtu tas pamatnosacījums un regulāra ūdens apmaiņa. Un tad tajā sakarā es varu pieskarties arī mūsu risinājumiem, kas ir, nevarētu teikt, ka baigā inovācija, bet tas ir lokāls siltummezgls. Lokāls siltummezgls, kurš ir paredzēts ēkā dzīvoklī. Tas galvenais tas vadmotīvs ir tāds, lai pēc iespējas samazinātu šo te ūdens daudzumu. Protams, kad ir enerģijas, ekonomija un vēl visādi faktori, bet galvenais faktors ir, lai mēs pēc iespējas samazinātu ūdens apjomu, lai mums nebūtu liela diametra karstais ūdens, liela diametra recirkulācijas cauruļvadi, uz kuriem pie mums, starp citu, vēl dvieļu žāvētājs liek virsū, un vēl tagad liek virsū dvieļu žāvētājs, kur principā ir dzesētāja sistēmai. Nevis mēs viņu noizolējam, noslēpjam un uzturam karstu, lai tur nekas neaug, bet mēs vēl tā kā speciāli viņu dzesējam. Tāda sīkumi, bet Tātad, ideja ir vienkārša. Ja šobrīd mums ir ēka, kurā ir karstais, augstais apkure, turpgaita, atgaita, recirkulācija, tad ir daudz cauruļvadu, kur parasti atrodas vienā šahtā un parasti karstais un apkure silda šo te augsto ūdeni, pasliktinot ūdens kvalitāti. Un, protams, palielinot visu to ūdens apjomu, jo lielāks apjoms, jo retāk viņš apmainīsies. Tā pati skola, kur uzprojektēta ir 3 reizes lielākam cilvēku skaitam, stāv viss cauruļvadi uzpildīti. It kā sistēma tiek lietots, bet tiek lietots tik ļoti maz ūdens, ka tā sistēma nevar uzturēt sev normālā stāvoklī. Ūdens sāk skāpt, un tajā gadījumā varbūt. Tātad risinājums vienkārši. Mēs tiekam vaļā no karstā un recirkulācijas cauruļvada un uzstādām siltummezglu jau kā ražotu vienību uz apkures. Un tas mums nodrošina karstā ūdens sasildīšanu un, protams, mēs tur varam slēgt klāt grīdas apkurei un visu pārējo. Ja skatās no tādas ēku izmaksu viedokļa, tad es nedomāju, ka tas būs tuvākā laikā tāds baigais risinājums. Mēs viņu pārdodam vai, respektīvi, viņu izmanto pārsvarā moduļu būvniecībā. Jo moduļu būvniecībā ir svarīgi, lai būtu viens un tas pats, viens un tas pats elements. Mēs viņu zinām, viņa izmērus, mēs viņu ieliekam iekšā, aizvedam vienalga, kur uz Norvēģiju vai Dāniju, vienalga, kur pieslēdzam 2 caurules, viss strādā. Tas ir tas risinājums, kāpēc, kad tas ir vairāk pielietojums. Pie mums, pie mums pagaidām būvēs parasti izvēlās nevis pēc tā, lai tur būtu kvalitatīvs ūdens vai labs kvalitatīvs materiāls, bet vienkārši paskatās, cik tas tur var palētināt vai padārdzināt sistēmu. Tad princips vienkārši ir 60 grādu turpgaitā, augstais ūdens 10 vai vēl zemāk, un tad atgaita 35 grādi. Mēs ņemam vienu karstu turpgaitu un sildam dzeramo ūdeni. Tas turpatās ir pieslēgtas grīdas, kas jau barojās no atgaitas. Par energo pētījumiem arī. Tas tāds, es no saviem kolēģiem Vācijā lūdzu teiksim tā, skaidrojumu tiem ekonomijām, bet tā reālā situācija tāda, ka šis risinājums būs ekonomisks tad, ja viņš būs attiecīgajā, teiksim, objektā. Ja jums ir gari cauruļvadi, piemēram, jums ir izmētātas ēkas un jums ir viņas jāsilda vai jāapgādā ar karstu ūdeni, tad, priekš dzīvokļiem Latvijā pagaidām neredzu, ka tas varētu būt izdevīgi. Bet redzēsim.
Jo arguments ūdens kvalitāte baigi maz strādā mūsdienu būvē. Jā, bet vienības elementāri viss ir kopā, karstā ūdens siltumains. Šim modelim ir pielikts klāt elektriskais caurplūdes ūdens sildītājs, lai paceltu temperatūru no sagatavotās temperatūras līdz vajadzīgiem šiem 55-60 grādiem. Jā. Ir elementi, kuri ir pat taisno pie radiatora apkuras pieslēdzami. Jā. Tas energoefektivitāte arī vienmēr ir jāizvērtē tiešām tas reālais cipars ar to, cik jūs tērējat uz zudumiem, cik jums aiziet enerģija, cik aiziet ūdens uzsildīšanai enerģija, kā jūs lietojat šo ūdeni, ja, cik daudz punktos. Jo ir objekti, kur šāda iekārta būtu ļoti vēlama, piemēram, ir dzīvokļu māja kaut kur, kur dzīvo reti cilvēki. Ja? Tad mēs noslēdzam šos te punktus un netaisam lielu karstā ūdens sistēmu, bet lokāli sagatavojam tur, kur viņš ir nepieciešams. Ja viņš nav nepieciešams karsts, mēs viņu atstājam augstu un nelietojam. Ja? Tā kā tās nav brīnumzāles, bet palīdz kā viens no risinājumiem. Bet tas, ko es vēlos, lai jūs atceraties, ir, ja par ūdeni runājam, tad atceraties, ka karstais ūdens ir karsts un augstais ūdens ir augsts. Un mainās viņš 7 dienās reizi ir jānomainās ūdenim. Ja jums ir vienalga dārza laistīšanas vārsts, tad tas dārza laistīšanas vārsts viņam ir jābūt lietošanā. Visam ūdenim jābūt dzīvam. Tas arī tāds pavisam vienkārši. Un ja jums interesē dziļāk, tad jūs droši varat mums sazināties un mēs palīdzēsim. Jo tie risinājumi ir ļoti daudz un dažādi. Šis ir tikai viens tāds maziņš. Ja? Jā. Jāsaka, Emils ātri pabeidza, bet to punktiņu stāju es gribēju uzlikt, jo tur bija tie attēli ar šiem mezgliem, un zinot, ka šobrīd ir dažādas šie paši digitālie risinājumi, mums ir iespēja dažādas aplikācijas pielietot, mums ir iespēja šos mezglus vadīt, ieslēgt, izslēgt, regulēt no telefona. Tās ir tās šodienas lietas. Arī man šeit ir aplikācija, kur es piespiežu, viņš pieslēdzās un uzreiz parāda, kādā no būvēm, kam šī aplikācija ir pieslēgta, parādās temperatūra, kāda tur šobrīd ir telpā, apkuras sistēmā, karstā ūdens boilerī, un ar pāris kustībām es izslēdzu, ieslēdzu vai regulēju savādāk. Tās ir tās šodienas lietas, kas, vai mums patīk vai nepatīk, viņas ir. Un ar šīm lietām mēs ļoti būtiski uzlabojam energoefektivitāti, mēs nepārmaksājam, ja, bet tam ir nepieciešami arī šie risinājumi iebūvēti jau konkrēti būvē. Uponors Emīls Maģulis par risinājumiem apkurei. Paldies, Emīl!